Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā premjerministres kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi ministri. Abi ziņojumi, ko mums sniedz finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, ir gana detalizēti, nedaudz sarežģīti, kā šādi dokumenti reizēm mēdz būt. Es gribētu šajās pāris minūtēs uzsvērt, kas, manuprāt, ir galvenais. Mēs visi esam vienoti, ka mēs Latvijā gribam dzīvot labāk. Tā ir tāda, tā kā bērna ābets. Protams, lai mēs ekonomiski labāk dzīvot, mums vajag lielākas darba algas kopumā tautsēmniecībā. Atkal bērna ābets. Un šādas labas algas var maksāt uzņēmumos, kas labi pelna, kuram ir augsta pievienota vērtība. Atkal, tā ir bērna ābets, tas nekas jauns nav. Šeit runā par to, ka mums ir jākāpina mūsu uzņēmumu produktivitāti. Un tas nenozīmē, ka cilvēki ir slinki. Tas nozīmē, ka mums vajag vairāk uzņēmumus, kur strādā ar jaunām, modernām tehnoloģijām. Lai mēs to panāktu, šiem uzņēmumiem, mūsu ekonomikai ir vajadzīgas investīcijas. Ne tikai valsts budžeta un Eiropas fonda, bet privātās investīcijas. Un lai nauda valstī būtu vairāk, mums vajadzīgas šīs investīcijas, kas iet uzņēmumos, kas eksportē preces un pakalpojumus, lai mēs naudu savai labklājības celšanai importētu no ārzemēm. Tik tā, man liekas, mēs visi esam vienas prātas, tas arī izriet no abiem ziņojumiem. Bet tad ir jautājums, kas notiek? Kāpēc mums šādas investīcijas pietiekamā daudzumā neienāk mūsu ekonomikā? Es piedāvāšu savu redzējumu divi galvenie iemesli, kas ir kā kavēklis, šķēršļi. Viens ir formālisms, un otrs ir, manuprāt, atbildīgo institūciju varbūt tāds mērķa trūkums. Par formālismu īsi. Ņemšu vienu piemēru. Mums ir pašvaldība Valmierā, kur attīst industriālo parku, tā ir skaitai, lai attīstītu, lai nāk jauni uzņēmumi Latvijā ražot. Mums viens no šiem uzņēmumiem, kas tur tagad grib ražot, ir Patrija. Patrija ļoti arī valstī no drošības viedokļa svarīgs uzņēmums, jo viņš ražo bruņu mašīnas, kas ies mūsu zemesardzē, arī ies tālāk uz eksportu, apkopu un tā tālāk. Visā šajā procesā mēs visi atceramies, es neesmu labāk informēts, ka jebkur citu šajā zālē, tātad ir pilnīgi iespējams, ka visādi fakti, kurus es vienkārši nezinu, bet cik es esmu sapratis, ka mūsu kontrolējošās iestādes pirms vispār jebkādas naudas bija kustējušās, ņēma apsūdzēja virkni pašvaldību amatpersonas par to, ka kaut kas tiek negodprātīgi darīts. Un viss tas projekts ar Patrijas ienākšanu tika apdraudēts, un cik es arī esmu sapratis, citas investīcijas tika aizbaidītas no Latvijas, jo likās, šeit ir kaut kāda negodprātīga rīcība ar Eiropas naudām. Cik es esmu sapratis, līdz šai dienai neviens cents no Eiropas naudas nebija atnākuši, un pašvaldība vienkārši sekoja mūsu pašu noteikumiem, kas ir jādara, lai attīstītu industriālo parku. Tātad cilvēki, viņa prāti strādājuši godīgi, bet varbūt kaut kādu formālu iemeslu dēļ ne, un to Siliņas kundze ļoti labi un pareizi teica, ka jādod iespēju cilvēkiem arī godīgi strādājot kļūdīties. Un nav jāskatās uz katru, ka viņš ir tūlīt zaglis vai blēdis, bet jāskatās pēc būtības, kas tiek darīts. Un ja mēs gribam piesaistīt valstī investīcijas, mums vajadzēs atbalstīt investorus. Tātad būs cilvēkiem jāpieņem lēmumi dažādos līmeņos, kādu atbalstu sniegt. Un ja katrs baidīsies, ka ja sniedz atbalstu, ka tūlīt ņems, par negodprātīgi zagli ciet, neviens šo darbu neveiks, un mums šīs investīcijas turpinās iet garām. Tas ir formālisms, pret ko mums jācīnās. Otrs šķērslis ir tas, ko es raksturot kā mērķa trūkums. Paņemsim mūsu Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru, kas ir ekonomikas ministrijas paspārnē. Mums tagad ir bijis izsludināts konkurss pār pa 50 cilvēkiem. Mūsu ekonomikas ministrs paziņot, tā es sapratu, Valaņkungs, ka tie atlasītie, tie īsti tā nedara. Un, ja es paskatos, es neesmu Valaņkungam šo konkrēti uzjautājis, viņš varētu komentēt, bet pilnīgi iespējams, ka atkal šeit formālisms ir iezadzies. Proti, valsts kancelējā, kas veic atlasi, skatās uz kandidātiem,
skatās uz kandidātu ar acinēm, kas ir atnācis, un nevis pēc būtības, ko šis cilvēks var vai nevar darīt, bet ko viņš ir agrāk darījis vai nav darījis. Un tas, kas ir varbūt vadījis vienveidu uzņēmumu vai vienveidu iestādi, saņem vairāk punktus kaut kādā formalizētā sistēmā, ja pretī kādu, kas varbūt ir bijis uzņēmējs un reāli saprot to lietu, bet vienkārši nekad nav strādājis valsts pārvaldē. Un ka mēs iespējams esam ļāvuši mūsu sistēmai atlasīt cilvēkus pēc formāliem kritērijiem, atkal nelaižot tai būtībai tur tik klāt. Tātad, ja mēs gribam šīs investīcijas, mums šis ir jāpārvar. Mums tāda cīņa, valdība ir runājusi par birokrātijas samazināšanu, es to teiktu plašāk cīņa pret formālismu, ka mums ir kontrolējošās iestādes visos līmeņos, un tad to sastopās cilvēki visur Latvijā, kas skat nevis pēc būtības, bet burtu kalpi velk līdzi. Aha, kur tas ir rakstīts, kur tas nav rakstīts, un tūlīt sekos sods. Un mums ir jātiek vaļā no šīs sodīšanas kultūras, kas parādās mazās lietās, un arī izaug uz lielām lietām, kas kavē mūsu kopējo attīstību. Un visbeidzot, es aicinātu Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai un ekonomikas ministriju valdību kopumā uzstādīt vienkāršu mērķi investīciju piesaistē. 3 gadu laikā 3 lielas investīcijas, tas ir 500 miljonu eiro un vairāk. Konkrēti no jebkuras OECD valstis, lai tās nav Ķīnas, lai tās nav varbūt Tuvo Austrumu vai citas valstis, bet tās valstis, kas ir tieši saistīts ar mūsu valsts drošību. 3 gados 3 investīcijas, 500 miljonu plus lielie zīmoli. Ienāk šīs investīcijas, pārējie sekos labam piemēram. Kolēģi, kopā strādājot un sekojot Siliņas kundzes ierosinājumam, ļaut kļūdīties, mēs daudz ko varam panākt. Paldies! Paldies!